Tā, nu re, eks-čempions Mihails Tāls jau iznākusi grāmata. Tad mēs parunāsim par Tālu šodien bišķiņu. Ko es varu pateikt par Tālu īstenībā? Viņš piedzimis 36. gadā Rīgā un sevi visu mūžu sauc par rīdzinieku, nekā savādāk. Un 46. gadā brālēns viņam ieliek bērna mātu, tas tāda apkaunojoša uzvara ļoti. Un Tālam tad ir 10-11 gadi. Viņš zaudē to šaha partiju un paliek traks pilnīgi, jo kā viņi tur apspēlē šahā. Un tad viņš sāk mācīties to šahu. Šahu viņš mācās Rīgas pilī, tur aiz visām šīm tēkām pie Krūskopa. Un pamazām tur sāk progresēt, un tad sanāk tā, ka straujāk nekā citi cilvēki viņš kļūst par pasaules čempionu. Viņam ir 23 gadi, un viņš kļūst par pasaules čempionu. Un tas interesantais stāsts, man liekas, ir tāds, ka viņš ļoti ātri kļūst par eks-čempionu. Tā kā bijušo čempionu. Viņš ātrāk nekā citi zaudē to titulu, viņam ir 24 gadi, un tad sanāk no 61. līdz 92. gadam, viņš visu to dzīvi atlikušo ir kā eks-čempions vai bijušais pasaules čempions. Un viņš ir jaunākais joprojām pasaules vēsturē eks-čempions. Tā kā neviens tik ātri nav zaudējis to savu šaha čempionu titulu. Un par to rīdzinieku arī. Viņš ir zināms, ka viņš ir beigais tusētājs. Tur, ja tu palasi kaut kādas rakstus pa viņu vai atmiņas paklausās, tad viņš tur dzēra, tur ballējās, non-stopā tādas ballītes. Un tad rodās tāda sajūta, ka viņš ir beigais tusētājs bijis liels un pa visu Rīgu. Bet patiesībā grāmatā ir arī karte ar viņa mīļākajām vietām Rīgā, un tās nav daudz, tās ir 2. Un Tālam ir 2 mīļākās vietas Rīgā, un viena no tām ir Meirovics bulvārs 16. Viņu sauc Padomju bulvārs 16. Un šī te ēka. Tur atradās šaha klubs padomju laikā. Šaha klubs un žurnāls Šahs redakcija. Viņš principā vai nu tur dzīvoja, vai nu mājās. Viņš nekur citur neuzturējās. Bārā kādā? Jā, arī dažos bāros. Tas ir, kur ir McDonald's, ja, kas tagad, viņš saucās Luna, par godu vecajai kafejnīcai nosaukts Lunas kafejnīcai. Un tur viņš arī esot redzēts. Man par viens cilvēks stāstīja, ka viņš tur dzēra kafiju un ēda biespiedu maizīti. Mēs tur tā ejam un Tāls tur sēž un ēd cheeseburgeru mūsdienās. Tā varētu tā paskatīties. Tas varbūt skaisti. Jā. Kas bija ar to iesauku Rīgas burvis? Kāpēc? Jā, tas ir labs tāds jautājums, Rīgas burvis. Tajā laikā izdomāja visādas tādas romantiskas iesaukas cilvēkiem. Tagad tā tiešāk, ja. Un Rīgas burvis, tas ir radies no tā, ka viņš šaha gājienus, kad viņš taisīja tādus, kurus neviens nespēja paredzēt. Respektīvi, viņš taisīja tādus ļoti, ļoti neordinārus gājienus un vinnēja tās partijas, pateicoties it kā tam. Un citiem atkal ir uzskats tāds, ka viņš ir burvis dēļ, tā skatiena dēļ. Viņam ir tādas acis tādas, un viņam arī uz vienas rokas ir 3 pirksti, un tad tā jocīgi viss izskatās, šāds izpūris. Un daudz domāju, ka viņš hipnotizēties cilvēkus. Es domāju, ka tas viņa izskats arī un tas spēles stils. Jā, tā kā tā. Es redzu, ka viņš arī pīpēja, un viņam mīļākajā vietā šobrīd arī kaut kas ar to, vai ne? Protams, ir arī pīpēšanas vieta. Tāls ar smeķēšanu tur interesanti. Viņš iemācās pīpēt salīdzinoši vēlu, jau pavisam tur pieaudzis ir apprecās ar sievu, un tā viņu samāca pīpēt. Sievietes. Jā. Tā viņš īstenībā nepīpēja. Bet pēc tam viņš kļūst par chainsmokeru, jeb pasaules čempionu, var teikt, smeķēšanā. Smeķē viņš non-stopā. Viņš smeķē kaut kādas 3 paciņas dienā. Vienkārši. Cik tu smeķē dienā? Es nesmeķēju. Tu nesmeķēji. Tad nesanāks no tevis pasaules čempions šahā. Tas ir obligāts nosacījums. Tajā laikā smeķē tiešām visi šahisti. Tā ir, gandrīz visi. Tā ierastā vide ir tāda, ka viņi tiešām ir piepīpēts tas vai nu šaha klubs vai pat turnīra zāle. Viņiem tas pelntrauks ir. Un tas komplekts ir kāds tur šaha dēlis, šaha pulkstenis, pelntrauks un kafijas vai tējas tā krūze. Un te viņi pīpē tās cīgas un spēlē to šahu non-stopā. Bet Tālam jāsaka, ka bija tā, ka viņš pīpēja daudz, bet viņš aizmirsās arī. Ko tas nozīmē? Ka viņš tās cigaretes aizpīpēja un dažreiz viņa izdega viņam rokās, piemēram. Sadedzināja pirksts. Jā, vai viņš viņu nolika un aizmirsa pa viņu pusi izpīpētu. Un tad tas pelntrauks arī grāmatā tur arī ir restaurēts. Viņš sastāv no tādām cigaretēm, kas ir gan izpīpētas, gan neizpīpētas. Arī izdegušas. Tā. Te bija
šaha partijas translācija no Maskavas 60. gadā. Nu, īstenībā visa mača. 60. gadā? Jā. Kā tev liekas, kā tas izskatījās? Kā tu iztēlojies? 60. gadā kā varēja uztaisīt translāciju? Es nezinu, bijis par krāsainais televizors, laikam ne. Kā kuram? Kā kuram? Es tiešām nezinu. Tā translācija tika taisīta tā interesanti. Tur, kur stāvēja, bija tāds liels demonstrācija dēlis kartona, uz kura, koka kartona, uz kura virsū bija šaha figūras. Un viņas tika pārvietotas. Un reāli cilvēki te stāvēja uz ielas un skatījās šaha partiju no Maskavas, jo mačs notika Maskavā. Un Tāls atradās Puškina teātrī un spēlēja šahu tur. Bet gājieni bija šeit pie Brīvības pieminekļa. Un tas, kādā veidā viņi to izdarīja, bija tāds, ka pretī ir šaha klubs šeit pāri ielai. Un viņi zvanīja uz Maskavu pa telefonu. Un tie džeki viņiem nodiktēja gājienus. Visus. Dievs, manuāli. Jā, viņi nodiktēja gājienus, un tad viņi atnāca šeit, tur, kur tu stāvi, te uz tā demonstrācija dēļ. Stilīgi. Un lika tos gājienus. Un cilvēki stāvēja šeit, un tā bija tā kā tiešraidē ar aizturi. Tas, kas man vienmēr interesēja, vai viņš bieži zaudēja, un vai viņš viegli zaudēja, vai tad viņš kaut kā mēģināja visu kaut ko izdomāt, ka tik nezaudēt. Ar zaudēšanu viņš reti zaudēja, jo, kad jau kļūst par profesionāls, viņš reti zaudēja, tad vinnēja virs 70% punktu. Un tā kā ļoti, ļoti stiprs spēlētājs, protams. Jā. Bet ar zaudēšanu, jā, viņš tiešām ir īpašs, jo parasti šahisti viņi paliek dusmīgi, tā kā, vai uz sevi, vai pretinieku. Viņi ļoti, ļoti neapmierināti paliek. Un parasti arī nevar runāt ar šahistu, kad viņš ir zaudējis. Viņš tā kā kļūst pilnīgs. Tāls šajā gadījumā tiešām ir liels izņēmums, jo viņš bija priecīgs, pat pabeidzot partiju, pat ja viņa bija viņam ļoti, ļoti sliktu iznākumu. Viņš tā kā spēja atšķirt to partiju, atdalīt no tā pretinieka vai tā notikuma. Un tad viņš bija tāds ļoti laipns un paldies tur par partiju. Viņam patika spēlēt. Bet viņš jau viegli nepadevās, vai ne? Nē. Viņš cīnījās. Man tā kaut kur palika atmiņā, kad es par viņu lasīju kaut kādus fun facts, kad viņš līdzīgs Verstapenam formulā. Ja? Ka it kā redz, ka zaudē, bet vienalga čakarē vēl ilgu laiku. Jā. Nē, teiksim tā, kā cīnītājs, tur spēlētājs, viņš bija tur ekstremāli labs. Bet tas, ka pēc zaudētas partijas vai ļoti neveiksmīgas, viņš bija ļoti optimistisks un dzīvespriecīgs, jo viņam patika viss process. Un kaut kādā ziņā var teikt arī, tā skaitā arī zaudēšana viņam netraucēja gūt maksimālu baudījumu no tās spēles arī. Tā kā tā. Tad mēs atrodamies pie Dailes teātra. Brīvības Bruņinieku iela ir īpašs stūris. Tad krustojās vairāki Tāla dzīves notikumi. Pirmkārt, viņš tepat netālu dzīvo uz Valdemāra ielas. Daži simti soļi attālums līdz Dailes teātrim. Un viņš arī mācās Rīgas 22. vidusskolā. Tas tepat aiz stūra, burtiski aiz stūra. Un kāpēc Dailes teātris? 1977. gadā Dailes teātris tiek atklāts, pavisam jauns, jauna ēka, smuka. Un 2 gadus vēlāk šeit notiek liels šaha turnīrs. Šahisti viņu pazīst kā starpzonu turnīru. Tas nozīmē, ka no dažādām pasaules valstīm labākie šahisti sabrauc vienā vietā un noskaidro kandidātus, cilvēkus, kuri varētu kaut kad pēc vēl pāris mačiem spēlēt maču par pasaules čempionu titulu. Tad atlase, īsi sakot. Notiek tāda atlase. Un Tālam paveicās tas, ka turnīrs notiek pie viņa mājās Rīgā un Dailes teātrī jaunajā. Turnīrs, protams, notiek uz skatuves. Arī pasaules čempionu titulu 60. gadā Tāls iegūst Maskavā uz skatuves, uz Puškina teātra skatuves. Un šeit ir Dailes teātrī tātad skatuve, savi skatītāji, pilna stāvgrūdām zāle vienkārši. Un partijas arī tiek komentētas uz austiņām, jau tāda moderna jau tehnoloģija. Un visi skatītāji pilna zāle un vienkārši skatās, kā cilvēki spēlē šahu, tāda teātra izrāde. Un tas nav neparasti turnīriem šaha, ka viņi notiek teātros. Un Tālam izskatās, ka vēsturiski arī vislabākie rezultāti arī ir, tad, kad viņš ir uz skatuves. Tas nozīmē skatītāju klātbūtnē. Viņš tāds šaha aktieris bija. Un tad viņš aizveda šo te turnīru pilnīgi spīdoši un vinnē ar rezultātu 2,5 punkti tur starpība no tuvākā sekotāja, kas šahā ļoti, ļoti, ļoti daudz ir. Un tad sāk parādīties runas, ka varbūt tieši šis turnīrs un šis sasniegums
ļaus Tālam vēlreiz pacīnīties par čempionu titulu. Un sanāk arī tā, ka šis viss notikums, Dailes tas turnīrs 79. gada, viņš ir dokumentēts Anša Epnera dokumentālajā filmā, kura tā arī saucās Mihails Tāls pēc 20 gadiem. Tāda doma, ka vai tiešām Tālam tad izdosies atkārtot, jo viņš labā arī tādā sportiskajā formā, ja tā var teikt, atrodas šajā brīdī. Un tad ir tā doma, ka varbūt Tāls tad vēlreiz kļūs par pasaules čempionu un Dailes teātra turnīru viņš spoži uzvar. Tad varbūt tad uzvarēs un kļūs vēlreiz par pasaules čempionu. Ārkārtīgi skaisti tāda, man liekas, dokumentālā filma Epneram sanākus ļoti tādi estētiski kadri, kuri praktiski tiek izmantoti pēc tam visās filmās pa Tālu. Bet Tāls spoži uzvar turnīru Dailes teātrī, bet pēc tam nākamajā atlases ciklā viņš tomēr zaudē un izstājās no cīņas par čempionu titulu. Pēc tam faktiski vairs nepretendē. Ir visādi labi panākumi, bet tās sportiskie panākumi ir, bet vairs viņš nav tā kā kandidāts par čempionu titulu. Tā kā sanāk šeit, Dailes teātrī, uz skatuves viņš pēdējo reizi tā pa īstam mega uzplaukst, visiem parāda, kāds viņš ir spēlētājs, un pēc tam ir citi panākumi. Tā. Te mēs sēžam Vērmanas dārzā. Principā te dirnēja šahisti savulaik diezgan daudz. Mūsdienās viņi mazāk ir, bet arī viņi te spēlē. Un Tālam te ir piemineklis arī atklāts 2001. gadā. Viņu uzstāda. Atklāja, tur atbrauc arī visādi Tāla draugi un radinieki. Un tad beidzot Mihailam Tālam ir piemineklis vienā no īstenībā centrālajiem parkiem, centrālākajā parkā. Tā kā taču pulcējas arī šahisti, un arī Tāla dzīvoklis ir netālu, un šaha klubs, tā izvēle baigi loģiskā. Bet patiesībā šahisti spēlēja šahu Tāla laikā nevis tur uz estrādes, kur mēs zinām, uz tiem soliņiem, bet šeit, vernisāžā, tur, kur tagad ir restorāns. Un tur interesanti, ka pat Tālam, kad viņš ieguva čempionu titulu pasaules, viņam pat piešķīra goda deputāta nosaukumu, tā kaut kā. Viņš bija deputāts? Jā, Rīgas domas, tā saucamās, tā laikā. Bet, viņam esot bijis pat šeit kabinets ar uzrakstu Eks-čempions? Valsts domas tur deputāts Mihails Tāls. Un, laikam, pat mašīnu viņam iedeva, bet viņš nebrauc ar mašīnu, tad viņš savam brālim atdeva. Un tāpēc tāda Vērmanīca ir saistīts ar Tālu arī tieši. Jo viņš te tā kā uzturējās un netālu. Tāds šahistu vieta. Bet mūsdienās te maz spēlē. Šahistu vaibiņš tāds. Jā. Bet klausies, tomēr piemineklis grāmatā, varbūt ar ko tieši viņš, kāpēc tieši Tāls? Es saprotu rīdzinieks un tā, bet ar ko viņš bija īpaši tieši šahā? Kas varbūt bija tāds, varbūt tāds signature viņa un kas tā kā viņa... Viņš izceļās uz citu pasaules čempionu. Katrs pasaules čempions ir krūts, var teikt. Tad viņi vispār ir tikai 18. Ir 18, pie tam interesanti, ka pēdējos gados viņi vairāk tur ir, bet tā ļoti, ļoti maz ir pasaules čempioni. No 1886. gada nosaka čempions un reķina pa visiem šiem, var teikt, jau pusotru gadsimtu. Ir tikai 18 cilvēki bijuši pasaulē labākie šahisti. Tā kā, ja tu kļūsti par pasaulē labāko šahistu, tas jau vien ir, vai ne, tāda atlase. Tas jau ir wow, jā. Kāds viņš bija tajā privātajā dzīvē, kā viņam ar sievietēm, vai bija kāda sieva, vai varbūt vairākas? Jā, ļoti labs jautājums. Tāls bija sabiedrības dvēseli. Viņam, arī tagad tie, kas atcerās Tālu, tā šķiet, ka viņam visi bija draugi. Jo viņš īstenībā ir ar Raimondu Paulu vienaudzis. Viņam, reāli tur varētu televīzijā šobrīd Raimonds Pauls kaut ko pastāst un Tāls pastāst kaut ko. Jā, viņam vajadzētu būt tikpat vecam, jo viņi ir un dzīvam. Un tikpat dzīvam. Un viņš bija tāds sabiedrības dvēseli, jo redzi, kad viņš spēlē šaha turnīru Tāls, viņš pilnīgi koncentrējās un viss, viņš aizved turnīru. Bet pēc tam viņam ir daudz brīvā laika, kurā viņš, dara visu pārējo. Tur viņam ir tā sava dzīve. Bet, protams, tajā pārējā laikā viņš nodarbojas pārsvarā tikai ar šahu, bet viņš arī tusē ļoti. Viņam patīk tur tusiņi. Pārsvarā gan tajā laikā tusiņi notiek tur, kur viņš atrodas. Respektīvi, vai viņi ir pie viņa mājās,
vai nu viņi ir kaut kādā šaha turnīrā, nu, retu reizi viņš aiziet ciemos. To arī visi stāsta pārsvarā, nu, ka visi gāja pie viņa ciemos, viņš nekur negribēja iet. Un tad viņš reāli tusēja tikai mājās, šaha klubā, nu, un šaha turnīrā, kas bija tā kā darbs. Nu, un attiecīgi arī pārējie, nu, tā kā draugi tam, nu, pakārtojās. Bet par to ģimenes dzīvi tur ir tā, ka viņš ir 3 reizes precējies. Bet es esmu grāmatā to arī aprakstījis. Jā, bet vienreiz ar Sāliju Landau aktrisi, tad ir viena gruzīnīte, un tad trešā ir tāda, nu, ar Angelīnu tāda stabilā laulība, kur viņš tā kā atkopjās, ja? Un pirmā tāda vētraināka. Bet tā otrā laulība ir tāda, nu, Tā gruzīniete? Jā, viņi ir uz neilgu periodu, un viņu īsti, nu, es nevaru uzskatīt kā laulību, jo tur tā, nu, tu izlasīsi grāmatā. Jā. Tur viņi tā kā piemāna nedaudz, viņi apprecās speciāli, tālu tā kā apprecina, lai izraisītu tā kā jūtas vai greizsirdību pret citu džeku, ko viņi grib pa īstam apprecēt. Tas arī bija šahists? Nē, tas bija boksers kaut kāds. Un tad viņa tādā veidā izmantoja tālu. Un tāls to beig pārdzīvoja, nu, ka viņi izmantoja. Jā, un tad šitā tur tāda, nu, tāda... Viņam salauza drusku sirdi, jā? Tā gruzīniete. Jā, tur salauza sirdi. Un tur, cik es zinu, man neizdevās atrast, bet tur pat esot bijušas tās kāzas televīzijā rādītas. Nu, tāds Instagram jau tur līmenis. Tā kā tur bija tāda, jā. Bet, nu, tā viņam... Kāpēc, vēl viens iemesls, kāpēc to grāmatu es rakstīju, bija tāds, ka reāli līdz šim par tālu, kā par personību, grāmata bija viena, un tā bija viņa bijušās sievas biogrāfija. Nu, tā kā stāsts. Iedomājies par tevi uzraksta darbu, bijusi sieva. Nu, tad tur bija pilds, protams, par vecerēm, visādi stāsti, un kāds viņš šitāds un tāds, nu, arī labā manierē. Bet, nu, anyway, tik un tā. Iedomājies. Tā bija tā pirmā sieva? Jā, bet rēķini, ka par tevi pamat grāmata ir tavas bijušās sievas atmiņas par tevi. Un neviens cits tā kā nav rakstījis. Nu, bet, protams, tas tiek ņemts tur arī vērā. Tā kā tāds. Fun fact. Un kas, nu labi, kas viņam garšoja? Varbūt kaut kādi īpaši ēdieni vai viņš vispār ēda? Viņš veselīgi ēda? Nu, viņš ēda, es domāju, ka tā diēta ir veselīga viņam, jo viņš ēda pārsvarā jūras, tās veltes, jā, un viņam kas tā varētu būt pa virtuvi? Nu, tāda, Kaukās tur tāds, jā, vidusjūra, nu tādas, tā kā tās diētas varētu būt. Bet, nu, viņš noteikti neēda, viņam noteikti negaršoja, teiksim, tā latviešu tradicionāli ēdieni. Okay. Nu, zirņi un tas viss. Jā, viss šitai, kartupeļi, cūgaļas, karbonādes un viss šitas. Rosolu viņš ēda, tur man ir bilde, jā, kur viņš rosolu. To visi ēda, jā, vienreiz gadā visi. Tā kā tās preferences ir. Nu, alkohols tur bija, nu kā viņš... Nevar teikt, ka viņš bija miljonārs, bet, nu... Turīgs. Jā, vai arī pat turīgs viņš nebija. Tas arī tur ir aspekts tāds. Bet, nu kā, nu, viņš bija pasaules šaha čempions, nu, viņam bija ļoti viņš gribēja uzsaukt gan jau kaut ko arī, ne? Arī vai uz viņu padzīvot rēķini. un viņam bija solīda ģimene un tā. Un, nu, tā kā var teikt, situēts cilvēks viņš bija, bet, nu, nebija bagāts. Bet dzīvoklis viņam liels vien. 164,4 kvadrātmetri. Penthouse. Tāds dzīvoklīts, jā. Tāds dzīvoklīts. Nu, šaha komplektiem sanāk tur vieta. Bet, Klau, nu labi, tu teici, viņš veselīgi ēda, tur bija alkohols un šausmīgi daudz pīpēja. Viņš nodzīvoja nepārāk garu mūžu, vai ne? Vai cik viņam bija gadi? Un kas tad tur beigās bija kaut kas ar plaušām vai drīzāk nierēm? Vai... Nu, tur ir visādi stāsti par to veselību, bet jā, tad viņš nomirst 92. gadā. Un pavisam tur var teikt jauns, tad 55 sanāk, jā, viņam gadi. Un tā veselība viņam slikta jau ir no bērnības, var teikt, un pamazām, nu, protams, alkohols pasliktina, bet nav jau arī tā, ka tur super traģiski, ja, tur, bet nu, dzīvoja arī pa slimnīcām un tam līdzīgi, nu, čābīgi tur tā veselība, bet nu, tiešām tas, redzat, ekstensīvs tāds, vai pārāk intensīvs drīzāk, ja? Pārāk intensīvs tas dzīvesveids viņam bija. Nu, tas slodzes ļoti liels, jo šahs tomēr ir sports. Nu tā, ja skatās, tā psihoemocionālā un arī fiziskā tiešām burtiski slodze tajos turnīros ir, un viņš spēlēja padaudz. Un tad reķini, tev ir slikta veselība, un paliek ar gadiem tur sliktāka, viņš ļoti strauji novecoja beigās. Un tas atstāja tādu iespaidu arī uz vispārējo tavu spēju tā kā, nezinu, spēlēt, dzīvot un tā tālāk.
Viņš tajās vecumdienās, bet vecumdienās, bet tajos dzīves beidzamajos gados viņš izstāsta par gadiem 20, 30 vecāks nekā ir. Nu, teiksim, ja tev parāda to bildi, kā viņš izstāsta tur 50 gados, viņš izstāsta kā 70-gadīgs vecs. Nu, viņš nomirst, viņam tur ir virkni, tur visādi operāciju un problēmu, bet man viens ārsts, kas ir viņa draugs, Rafaels Rozentēls, stāstīja, ka visticamāk viņš nomira vienkārši no infekcijas, kas tika iegūta vienā no pēdējām operācijām, kas ir ļoti izplatīti. Ļoti izplatīts, nāves iemesls īstenībā. Bet arī veselība nesot bijis nekāda dižā. Tur bija viens ārsts kaut kāds arī, kas 80. gadu beigās esot it kā Beļģijā operējis viņu, esot tā kā atvēris vaļā tālu, un teicis, ka tur nesot ko operēt. Bet tas jau nevar zināt, vai labi vai slikti. Nu, tieši tā. Varbūt viss perfekti. Jo ir ārkārtīgi daudz mītu arī par tālu. Tas arī baigi sarežģīto grāmatas rakstīšanu, vai stāstu par viņu. Jo, piemēram, par tām operācijām arī. Ir uzskats, ka viņam bija slikta veselība, un tad tu vari, ja saskaita, cik operācijas ir pieminētas dažādas cilvēkos, kas viņu atcerās, tad liekas, ka viņš tikai dzīvoja slimnīcā. Ka tur ir 60 operācijas. Ak, Dievs. Nē, bet realitātē viņam ir kaut kāds tur bijušas 5 labi, Bet tādā ziņā, ka pārspīlē cilvēki. Un tas ļoti arī pa viņu tā raksturīgi, ka viss kaut kādi ir izdomājumi pārāk daudz. Jo to arī kaut kādā ziņā sekmēja tas, ka viņš nerakstīja pats neko. Viņam nav, teiksim, dienas grāmatas, viņam nav pieraksti kaut kādi, Viņš visu tikai stāstīja, diktēja. Bet kā tev bija tad viegli uzrakstīt grāmatu, ja nebija nekāda šīs piezīmes? Grūti, bet tas ir tāds, cits gadījums, jo citus stāstus būvē par cilvēkiem balstoties uz to, ko viņi paši rakstījuši, citiem to, ko pa viņiem ir stāstījuši. Tur, piemēram, Sokrāts jau neko nav uzrakstījis, bet pa viņa darbi ir. Labs salīdzinājums. Un tādā stilā, tas arī tas foršais par viņu ir, ka ir daudz visādi mīti tādi un pārspīlējumi daudz, un ka viņam tur bijušas miljonus mīļākās, 300 operācijas un tam līdzīgi. Cilvēkiem patīk. Un ka visi pazinuši vai satiec kaut kādu cilvēku pa tālu, viņš saka, man tāls bija draugs. Īstenībā viņš bija telpā vienreiz, kur viņu sadzēra vienreiz. Vecais triks, ar networkingu. Jo tāls bija ļoti draudzīgs. Saki, lūdzu, vai tu pats tā kā 100% visu šo te darīja, vai varbūt tev kāds palīdzēja, un cik vispār cilvēki bija iesaistīti, cik daudz varbūt intervijas, ar ko daudz aprunāja? Tas intervijas droši vien ir. Tas interesantākais, jo tā kā viņš neko nerakstīja pats, un ļoti maz ir pa viņa, tikai šaha partijas, bet grāmatā tu neatradīsi nevienu šaha partiju, tāpēc viņi ir forši. Tur nav šaha partija. Bija kaut kāda zīmējuma sākumā? Bet tās nav šaha partijas, bet tie smuki zīmējumi, Bet viena no būtiskākajām daļām bija intervijas ar cilvēkiem, kas viņu pazina personīgi. Tajā procesā tapšanas saskāros ar to, ka, daudz viņš sarakstījis, daudz partijas saspēlēs, bet uz tā sarakstījis, es domāju, tādā ziņā šaha literatūru. Viņa gājieni ir analizēti, kurus viņš tur ir nodiktējis. Bet tu nevari uz tā bāzējoties uztaisīt personības aprakstu. Tieši tā. Jo tur partijas ir tūkstošiem, un tā tālāk ir visādi spoži panākumi, turnīru, kas ir aprakstīti, bet viņi neparāda viņu kā personību. Tad jautājums, kur ņemt ārā, teiksim, informāciju par viņu kā cilvēku. Un tad tas ceļš bija viens no, protams, visas drumslas no visa, jo tomēr arī kaut kādās šaha partijas komentārā viņš tomēr kaut ko uzraksta kādreiz sadzīvisku. Tur aprakstīt entie gājieni, un tad viņš tur tomēr ieraksta kaut ko laicīgu, vienu rindiņu, un tad tev nākas, protams, izlasīt visu. Tā kā tu savāc destilē informāciju arī no visurienes, bet, protams, viens no pamatiem bija, tā kā viņš nerakstīja pats, tad tās bija laika biedru intervijas, kas viņu pazina personīgi. Un tur ir ļoti dažādi interesanti stāsti, tur ir gan šahisti, gan nešahisti cilvēki, kas vispār šahu nespēlēja, tur ir intervēti, un arī tie, kas ar viņu bija profesionāli. Jo redz, arī tur tāds izaicinājums viņiem ir tāds, ka šahistiem tajā laikā, kad nav vēl šaha tāds super datorprogrammas augstā līmenī, to spēli saprata reāli kaut kādi 20, 30, nezinu, grūti pateikt precīzi ciparu, cilvēki uz pasaules, labi, varbūt 100.
Un rēķini, iedomājies, tu tur esi tajā nozarē un tevi neviens nesaprot. Un tad, kad tu satiec to cilvēku, vēl vienu lielmeistaru elites līmeņu, un tad jūs tikai par šahu arī runājat. Jūs ne par ko citu arī nerunājat, tāpēc tādas atmiņas no viņa laikabiedriem šahistiem bija vismazāk vērtīgās. Jā, viss par šahu. Jā, jo viņi runāja tikai par šahu. Un tad vajadzēja meklēt tādus cilvēkus, kas ar viņu nerunāja par šahu. Un tas arī bija diezgan, diezgan izaicinoši, bet tādi bija. Un vēl arī, kas bija tā īpatnēji tajā tapšanas procesā, kad jau gāja kaut kādas 30 tās intervijas, tur 43 tā intervija, es atceros, ka vairs neviens īsti neko jaunu vairs nevarēja pastāstīt, jo liela daļa arī savas atmiņas balstīja uz patiesībā dzirdēto un rakstīto. Tieši tā. Es arī gribēju tev jautāt, vai tu arī kaut kur iespaidojies no pirmās sievas grāmatas vai filmas kādas? Vai... Jā. Un tas arī apgrūtināja bišķiņu to veidošanu. Bet, es ceru, ka beigās ir sanācis tāds stāsts, jo es viņu arī centos parādīt, kā tas ir būt Tālam, tādam šahistam, kā viņš redzēja varbūt un jūta to pasauli. Kā cilvēks, bet, protams, viņš nevar būt nešahists. Viņš, tur nevar saprast, kas viņš ir vairāk cilvēks vai šahists. Tur tā robeža ļoti smalka, man liekas. Tā kā es ceru, ka kāds uzzinās kaut ko vairāk, ar ko viņš bija tāds īpašs. Un viņš ir ļoti mīlēts pasaulē joprojām. Tas ļoti dīvaini, ka viņš paliek populārāks tagad. Bet ne Latvijā, bet šaha spēlētāju vidū. Un kādā veidā viņš paliek populārs? Tādā veidā, kā šaha partijas, atšķirībā no veciem futbola mačiem, neviens nestāsta 60. gadu futbola maču kaut kādu. Jā. Bet šahisti skatās 60. gadu šaha kombinācijas un tā tālāk, jo viņas ir, tāda viena no tādām, sastāvdaļām šaha mācīšanās, ja? Un tad šaha vecās partijas skatās, un tālu partijas tur ļoti populārs, jo viņš ir neticami skaistas. Un tā kā šobrīd pasaulē šaha spēlētājs skaits dēļ interneta pieauga vienkārši katru mēnesi, viņš paliek arvien populārāks, tad arī tāls kļūst automātiski populārāks. Un tad sanāk tā, ka pasaulē starp šaha spēlētājiem tāls ir viens no populārākajiem šahistiem arī šobrīd. Un tā popularitāte ir pēkšņi tā pēdējais. Respektīvi, viņš nav tikai pie mums, bet viņš par pasaulē. Visi, kas spēlē šahu, viņi vienmēr zinās tādu. Jo... Jā, un ir vēl, to es zinu arī, ka ja tu paprasīsi nosaukt latvietiem 10 populārākos latviešus vai cilvēkus no Latvijas, nosauks tur kaut kādu cilvēku daudzumu. Bet ja tu paprasīsi, un tālu tur nebūs visticamāk iekšā, bet ja paprasīsi ārzemniekam nosaukt 10 populārākos cilvēkus no Latvijas, tāls tur būs vienmēr nemainīgi iekšā. Un tas ir saistīts kaut kādā mērā ar to, ka tā šaha spēle ir tik populāra, kad ārzemnieki zina, ka tāls ir no Latvijas. Un tad viņi iekļaus viņu starp, tā kā porziņas tur, vai sportists. Viņš ir sportists, principā. Un tā spēle ir ļoti, ļoti populāra. Un tad latvieti, tālu kā latvieti vai cilvēki no Latvijas, noteikti ārzemnieki iekļaus populārāko 10 cilvēku skaitziņā. Jā, tā kā viņš ir ārzemēs, viņš ir populārāks latvietis nekā Latvijā. Vispār jaunībā arī es skatos pēc bildēm, kur tas šahs vai Ermanītī, kur teica, vispār simpātisks. Beigās, tā kā ar šo baigi neiet kopā. Bet jā, tiešām. Viņš esot bijis, jā, ir skaists, kur tur dildīta tāda. Pasties. Vēl smukākas bildes, kur pasties. Tu vispār kā amerikānis kaut kāds, jā. Jā.